Labdien, mīļie rīdznieki, ja? Tātad bija pirmais ieraksts, kurš man neizdevās, jo pietruka uz atmiņas videoaparatām atmiņas, ja? Un tagad tā pirmā, otrā daļa par to, kas, kā un kam dēļ, kādus noslēpums slēp no mums nama pārvaldes, kad slēdz cietu, nedod atslēgas, nedod pieeja pie mūsu nekustamā īpašuma, nelaižot mūsu pagrabos, nelaižot mūsu čerdakos un tādā garā. Video saucas SOS Latvija, Rīga, bīstami dzīvībai. В общем tā, kā es jums tagad rādu, ja? Redziet, plūde. Jā, un ziniet, baigais interesants jaunums. Pēc tā, ka es izliku, uzrakstīju, teiksim, pareizāk, ja? Vēl neizliku pirmo daļu, ja? Ot, paskatiet, ūdens plūde, ja? Tek kanalizācija. Šeit paskatiet, viss sarūsējis. Viss ir sarūsējis. Zirņeku tīkli simtgadīgi. Nekas neko nedara. Nekas neko nav nekad darījis. Un tas tek. Tas tek konkrēti. Vot. Viss ir rūšos. Paskatiet, pat fundaments bojājās. Tālāk. Ja runāt par trubām. Rūšu stalaktīti. Nav nevienam gar to nekādas daļas. Vat. Nu, lieta tā, vat, kā mums karājās elektrības vadi. Nav nekādas daļas elektrikiem. Viņš arī te neko nedara, speciāli neapgrieza elektrību, lai neviens nevarētu pieiet un redzēt šito te netīrumu bardaku. Šo maisu es iznesu, kad tīrīju sev pagrabu telpu. Iznesu, tas ir cementa maiss, sacietējis, kur tur bija pamest, kaut kāds cilvēks pameta. Es viņu izliku kopējā koridorā, vot šeit, šajā vietiņā, jo iznest viņu tālāk man nebija spēka. Viņš ļoti smags, baigi smags. Nu, un, jā, runāt par to bardaku. Šeit bardaks gadiem, paskatiet, gadiem nav nekas tīrīts. Gadiem. Tālāk. Iesim tālāk. Es tā papravēšu ātri, jo lukturim arī beigsies tur baterējas un tādā garā. Nu, ot, ja runāt par visu pārējo. Otrā kanalizācija. Sapūsi truba. Visa. Tek tā kā ārprāts. Paskatiet. Visa tek. Un šeit pat ūdens stāv. Nezinu, redzēt droši vien, jā? Nav nevienam nekādas daļas. Nav ne mazākas daļas nevienām. Iesim tālāk. Interesants jautājums. Mūsu mājā ir frizatava. Lūdzu, mīļie, cienītie cilvēciņi. Cilvēki, paskatiet, es nezinu, man mazliet grūti latviski, bet es cenšos, jā.
Paskatiet, šeit ir ūdens trubas, kuras ar kaut kādu skoču pārtītas, ja? Tas ir ūdens trubas, un šeit ir elektrība. Nav pat 5 centimetru no elektrības vadiem. Šitās trubas, es nezinu, vai patvaļīgi vai ar atļaut, bet diez vai kaut kāda instance pieļaus tā, ka trubas būtu tik tuvi elektrībai. Šeit ir mūsu māja ir frizatora, kur ir paņēma un uztaisīja sev. Elektrības, nezinu, ir viņam skaitītais, nav, bet šī elektrība viss iet uz augšu, paskatiet, uz augšu tur iemūrēts. Uz augšu. Paskatiet, vats, un uz augšiņu tikai vien. Tā mums ir. Tas arī vēl nekas. Mūsu brīnumi. Šeit ir lietus, šitā truba, kā viņi sauc, es nezinu latviski, ja? Kurā ir sarūsējusi, ja? Un pat mazākā lietu. Šeit vienmēr stāv peļķi, paskatieties, es jums parādīšu. No kurienes stāv peļķi sākās? Koki izlikti, mitrums, ja? Šodien ir 17. septembris 2015. gadā. Ja? Lietus tāda, ka īpaši nebija, bet kad stipras lietas, ziniet, šeit viss ir saliets. Tāda briesmīgā, ja? Vēl kas interesanti. Sprāgušas žurkas. Sakautējusi. Sprāgusi žurka. Tā ir viena. Šeit vēl ir otra. To neviens netīra. Nav nevienam gar to daļas. Kaut kāds stiklis saplēsta. Un šeit kas darās? Es jums paprovēšu tā. Pamojka. Neviens neko netīra. Tālumā es paprovēšu kaut kādīgi apgaismot. Šeit mūsu sētnieks samet visus gružus. Un tā mums tā uzkrājās. Šeit paskatiet, kas darās. Ejam tālāk. Pat palika neīpaši labi. Sāk šūpot. Pretīgi. Paskatiet šeit. Sprāgusi žurka. Viņa šeit jau gadu vairāk. Un nekādas daļas gar to sētniekam nav. Ja? Pat žurkā nolēma nosprāgt uz kaut kā tīra kartona nekā šitos gružos, šitos netīrumos. Iedomājieties, mīļie cilvēki, kā mēs maksājam par mājas atsaimniekošanu, bet kas notiek? Nekas neko nedara. Tas arī vēl nekas. Šeit arī pilns ar sakaltušām žurkam vienastas palika. Arī neviens neko nekopj. Apkārt gruži, apkārt netīrumi. Tas ir šausmīgi. Paskatiet, viss ir sarūsējis. Un tas ir mūsu loks. Viņš nav iestiklots, kā tā jābūt. Kaut kāds finieris. Un paskatiet, zirņieku tīkli. Gadiem. Ko man vēl pateikt? Ziniet, vēl viena peļķe. Tekstrubas. Atkal rūši, atkal stalaktīti, rūši stalaktīti.
Un ne pirmo dienu, un ne pirmo mēnesi, un ne pirmo gadu. Un nav nekādas daļas, bet mums jāmaksā par ūdeni. Paskatiet, kanalizācijas truba. Visa ir sarūsējusi. Visa. O. Ko man teikt vēl? No tādus brīnumus mums slēpja Pļauneka nami. Jā, vēl kas. Paskatiet šeit, uz šo logu. Šeit bija aizsists ar tādiem dēļiem. Ja? Vakar pažarnieki, kad atbrauca Guzdēsai, ja? Viņi pateica, ka tie dēļi bija izsisti. Vat jautājums, kāpēc nebija iestiklots? Kāpēc nebija normālā loga? Un paskatiet, cik gadu viņš stāv. Kādi zirnekļi, tīkli. Tas arī vēl nekas. Ejam tālāk. Ot, paskatiet. Gruži, netīrumi. Vien tikai netīrumi. Nezinu, kā jums vēl aprakstīt to visu stāvokli, bet tas briesmīgi, ja? Ejam tālāk. Kanalizācijas truba. Nākošā. Lai jūs nedomātu, nepadomātu, ka es kaut ko fabricēju vai vēl kaut ko izdomāju, ja? Es jums parādīšu šito telpu kopumā. Redziet, tas pavisam cita, un paskatiet šeit, kas darās. Gruži, kaut kas buņģis, kaut kas, es nezinu, ot mēs tā dzīvojām. Tā mēs dzīvojām. Šeit arī paskatieties. Sarūsējas truba. Ot, es jums tā būs redzams. Sarūsējus pilieni, uz grīdas rūši, mitrums, tek, nav nevienam nekādas daļas. Sētnieks to visu zina, bet paskatiet, tur, kur ir grūži, tur elektrība speciāli ir nogriezta. Paskatieties, kā vadi karājās. Paskatiet. Tas vēl arī nekas. Bet tagad ir interesantākais. Lieta ir tāda, kāpēc tam, kā es paprāvēju uzrakstīt pirmo daļu par šito te bardaku, ja? Tad šeit vispār, paskatiet, elektrības nav. O tādi karājās. Un apkārt zirnekļi, tīkli. Ot, tā mums ir drošība. Aha. Vēl pie tam vēl kas interesanti. Es teicu pēc tam, ka es uzrakstīju pirmo daļu, paprāvēju uzrakstīt pirmo daļu. Tas bija 14. septembrī 2015. gadā. Un 16. datumā man sadedzināja pagraba telpu, manu šķūni pagrabā. Es pateikšu tā, aiz rokas nav noķerts, ja? Apvainot nevienu nevaru. Bet kas bija ieinteresēts atriepties un kam tas bija vajadzīgs, ja? Jo atslēgas man no pagraba nebija. Ir tāda historija, ka pēc tam, kad es nofilmēju pirmo daļu gandrīz, ja? Es jums vēl rādu tā īsiņā. Ja? Iznāk, kā uz mūsu pagraba nomainīja atslēgu. Man atslēgas nebija, un es nevarēju šeit tikt. Tas bija pirmdienā. Vot. Paskatiet. Aha. Es nevarēju šeit tikt.
Tagad pusē mājas vai māja sēž bez karstā ūdeņa. Es zvanīju vakarā uz Rīgas siltumu un vaicāju, kāpēc mēs sēžam bez siltumā. Viņa pateica, ka sētniekam nav pieejas pagrabā, jo viņam it kā nav atslēgas. Un karstā ūdeņa nav, tāpēc, ka nestrādā pumps, jo pagrabā nav elektrības. Nu, tagad paskatiet. Šodien, un tagad ir 7. datums, rīts, agrais rīts, es tūlīt paskatīšos, cik mums pulkstens. 7 no rīta, un vēl vakaru, pa dienu un visu vakaru bija elektrība. Vēl kas interesants. Vakar atbrauc ugunsdzēsēji, mums šeit arī, nu, tas tā telpa, kur tās žurkas un vispārējais, ja? Paskatiet. Izlauza mums šito logu, tās logs bija improvizēts, ja? Ne stikli nekas, bet tu tāds, ja? Jautājums, kāpēc nebija sastiklots? Bet pats interesākais, ka ugunsdzēsēji aizbrauca ap kaut kos 1 vai 2. Pēc tam atbrauca policija. Pēc policijas viņa aizbrauc kaut kur ap 3. Policijas gaida gandrīz 4 stundas. Un, kad aizbrauca policija, sētnieks aizvera durvis, bet neviens neiztaisīja nevienu logu, ja? Nestaisīja, vismaz kaut kā neparūpējies, lai nebūtu tādas briesmas. Paskatiet! Neskatoties uz to, ka šeit bija saliets ar ūdenim ugunsdzēsēji. Paskatieties, tur slapši un tādā garā. Nu, nosprāguši žurka. Šeit arī sprāgusi žurka. Nu, ja? Un mēs tā dzīvojām. Un sētnieks neko nedara. Ne tikai sētnieks, neviens šeit neko nedara. Un par elektrību jārunāt, paskaties, kas šeit darās. Aha, un tieši tur, kur ir viss sagružots, ja? Tur, kur sprāgušas žurkas, ja? Elektrības nav. Bet tur, kur ir normāli, tur elektrībā ir. Nu, mums tā ir diezgan interesanti. Domājiet paši. Jautājums. Es griežos pie Ušakova kunga, pie mūsu Rīgas mēra. Cienījams Ušakova kungs, palīdziet lūdzu. Jo, mans pagrabs. Es krievu valodā uzrakstīju arī video, tur bija parādīts, kas tur man bija, kas man tur nebija un kā tas bija. Un uzrakstīju otro daļu krievu valodā. Es tagad nevēršu, man vajag sāpīgi uz to visu skatīties. Sadedzināja man šķūni, ja, un grib vēl apvainot mani par to, ka it kā... Es nezinu par ko. Par to, ka it kā manas vainas dēļ elektrības vads uzdegās vai vēl kaut kas, es nezinu. Tas ir briesmīgi. Man vispār grūti runāt. Es, kad to visu redzu, man šausmīgi. Paskatiet. Rādu jums. Viss ir, zirnekļu tīklos, viss ir sarūsējis. Viss. Paskatiet. Viss ir zirnekļu tīklos, nekas gadiem neko nedara. Aha, paskatiet. Mīļie ļaudis, ko es varu pateikt? Sadedzināju šķūni, kur man bija kompjūteri, kuri, es gribēju salikt no 3-4 kompjūteriem savu vienu. Man sadega ziemas drēbes.
ja kādā veidā varēja sadedzināt, es jums paskaidrošu, ja. Dega no pašas ieejas, un man tur, es tagad pārliku uz augšu šeit, vat, es pārliku augstāk, bet tur ir caurums, varbūt, durvis, pa kuru iesvied, es negribu vērt, un šeit vēl ir lausts, paskatiet. Un bija skrūvis izkrūvēts arī. Es nezinu, kas to darīja, bet kas bija ieinvestēts, paskatiet. Paskatiet šeit. Es nofilmēju. Ir redzams. Redzams, ka durvis bija laustas. Paskatiet, pat dzels bija grieztas. Ja? Paskatiet. Kad atbrauca policija, viņi uz to pat neskatījās. Šeit paskatiet. Ja? Es jums teikšu tā. Atbrauca policija. It kā kaut kāds eksperts, es nezinu, kā tur ar tiem ekspertiem, kā viņus tur skaitīt, ja? Es neapstrīdu, varbūt viņš arī ir eksperts, bet attieksme pret to, kā bija darīts. Viņi bija 2 vai 3 cilvēki, 2 vīrieši un sieviete, ja? Viens bija eksperts, otrais policists, droši vien kaut kāds, ja? Un iznāca, kā